Pie Alvija Adamsona esam it kā pēc pacientu pieņemšanas laika, kas ārstam noteikts līdz 13:30, bet lielā pieprasījuma dēļ viņš strādā ilgāk. Pēcpusdienā Alvim jādodas arī mājas vizītēs. Ārsta certifikātu viņš ieguva septembrī un tad sāka darbu pie ģimenes ārsta prakses atvēršanas Alūksnē. Pacientus šeit viņš pieņem gandrīz mēnesi, no 17. novembra, bet iesniegumi, lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, no cilvēkiem saņemti jau kopš pavasara, kad darbu pārtrauc iepriekšējā ģimenes ārste. Es ļoti gaidīju viņu, jo es nebiju pie ģimenes ārsta bijusi no 7. jūnijā vairs uz pierakstu. Ļoti labi, es domāju, ka un atsaucīgs un patreiz otrā reize es tik šodien pēc receptes ienācu. Alvis Adamsons iespēju strādāt Alūksnē apsvērs jau tad, kad no masu mēdījiem uzzināja par ģimenes ārsta trūkumu šeit, bet lēmumu pieņēma tad, kad pašvaldības pārstāvi viņu Rīgā uzrunāja kā studentu. Es zināju, ka es Rīgā negribu palikt, gribu uz laukiem nākt, uz kādu, uz Vidzemi atpakaļ, es pats esmu no Cēsu puses, un no Alūks domāju, kāpēc ne? Mani tīri labi pieņem visi, jā. Šeit arī draudzīgs kolektīvs ir poliklīnikā. Iestrādāties viegli, es domāju, šeit ir, un cilvēki pieņem mani, un vieta ir skaista, un man te patīk. Pašvaldība atbalsta Alveru dzīvesvietu Alūksnē, un tas esot liels atspaids. Viņš teica, ka salīdzinoši vienkārši arī bijis sākt strādāt, jo viņa darba vieta šobrīd ir iepriekšējās ģimenes ārstes kabinetā, un arī māsiņa tā pati. Viņa daudzus pacientus jau pazīst. Kopš aprīļa vidus, kad darbu pārtrauc iepriekšējā ārste, viņa bijusi bezdarbniece, un līdzīgi kā pacienti gaidījuši ārstu, viņa gaidījusi, kad parādīsies darbs. Nāk vēl joprojām daudzi un jautā, vai var pierakstīties pie jaunā ģimenes ārsta, jo vispār nav ģimenes ārsta. Ļoti daudz ir pārnākuši no Rīgas, no Smiltenes, no Gulbenes, pat no Daugavpils. Mums ir anketu ļoti daudz. Kaut kur pāri varētu būt, kaut kur aptuveni 600, jo varētu būt anketas vispārīgi kopumā. Bet mēs tā pa lēnītam nevaram jau visus 600 uzreiz sistēmā ievadīt. Cilvēki tagad nāk ļoti daudz, jo patstāvīgi ģimenes ārsta nebija, kopš iepriekšējā doktora aizņēma, un ir sakrājušās daudzas problēmas. Receptes cilvēkiem beidzās, invaliditātes jākārto, un tāpēc arī tas pieraksts šobrīd diezgan pilns, bet cilvēki jau rakstās uz priekšu, bet es ņemu visus pieņemu, galā tiekam. Un lai arī Alvis atzīst, ka lielākā daļa kursu un apmācību notiek Rīgā, viņš uzskata, ka darbu ar tiem varēs apvienot, un daļa esot pieejama arī elektroniski.